Labdien, mani sauc Ernests, un šodien mēs apskatīsim kamīnu krāsniņu Libra. Kamīnu krāsnis izgatavota no tērauda. Tā ir 10 kW jauda un siltumu tā dos ātri. Sāksim ar krāsnes augšdaļu, kur iznāk 130 mm dūmats ar iestrādātu šīberi. Šīberim, protams, ir drošības atvere, bet šai krāsnī unikāla lieta ir tāda, ka šo adapteri var noņemt un zemāk ir 150 mm dūmats. Tālāk jau var redzēt, ka visa augšdaļa izgatavota no tērauda un starp citu to arī var noņemt. Noņemot šo te vāku, var redzēt, ka šeit ir brīva vieta. Šī vieta paredzēta gan siltuma apmaiņai, gan šeit arī var ielikt kādu ziepjekmenes plāksni, kas arī siltumu akumulēs. Krāsnes sāni izgatavota no tērauda, kas apstrādāts ar karstumu izturīgu krāsu. Tālāk jau varam redzēt nedaudz augstāku sekundāro gaisa padevi, ar kuru varēs kontrolēt gaisa pieplūdu dekamerai. Un apakšā ir primārā gaisa padeve, vairāk paredzēta iekuršanai. Kad jau kamīna krāsniņi kurās, šo var droši taisīt ciet, un ar šo var pieregulēt precīzi, cik daudz gaisa jūs vēlaties dekamerā. Jo mazāk pieplūda, jo ilgāks tekšanas ilgums. Pašas durvis izgatavotas no tērauda, un tajās ir iestrādāts pavisam liels stikls, kas ir, protams, karstuma izturīgs, kā arī sekundārā gaisa padeve ļaus tam palikt tīram, jo izveidosies gaisa aizskars, kas neļaus netīrumiem pielikt. Tālāk jau rokturis, un kad durvis aiztais, var just, kad durvis tiešām piespiežās pie korpusa un degaukli pilda savu darbu, ļoti labi noblīvējot perimetru. Tālāk jau varam ielūkoties dekamerā, kur varam redzēt, ka visa dekamera izklāta ar šamatu plāksnēm, kas ir biezas, un augstāk ir atdalītājs, vai drīzāk tāds kā plaukts, kas neļauj ugunī pa taisno iet skurstenī, bet iziet garāku ceļu, atdziestot nedaudz vairāk, kā arī uzsildot krāsniņu vairāk. Šamatu plāksnes šai krāsniņai ir viegli nomaināmas, tās var izņemt, nomainīt, un kas arī būtu jādara pie tādas vajadzības. Tālāk jau ir čuguna reste, arī, protams, nopērkam pie mums, nomaināma. Dekameras garums ir 38 cm un platums gandrīz 40 cm. Tūlīt pārbaudīsim arī ar malkas pagalēm. Viena mums ir 30 cm. Tā, protams, iet vienkārši, un arī nedaudz garāka, 36 cm, kur arī ieiet viegli. Var redzēt, ka šeit vēl vieta ir, un ja mēs skatāmies šitā, tad arī te ir pietiekami daudz vēl vieta. Un, kad malka jau izkūrusies, apakšā ir iestrādāta pelnu atvilkne. Jauka funkcija konkrētajam kamīnam ir malkas glabātuve, kas atrodas apakšā, un tā ir pilnībā droša. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par malkas kamīnu krāsniņu Libra. Ja gadījumā jums kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu krāsniņas modeli, sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem mūsu mājaslapā ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties modeļus apskatīties klātienē, aptaustīt, esiet aicināti Spunģciemā pie mums, kur pēc iepriekšēja pieraksta mēs jūs gaidām. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!